satrausies. Un zilai! Pirmajām startām pēc pārtraukuma. Tātad otrajā no 3 kvalifikācijām betbagijiem. Un visiem pārējiem šajā sērijā. Jā, un crosskārt arī esat gatavi. Maziņi tomēr žiperīgi, betbagiji tūlīt dodas savā braucienā. Un aiziet starts. Un Daniels Paks šajā braucienā un Everts Venelāns. Mēs tikmēr gaidām otrā starta. Izklausās, ka viņi gaida mums, pieslēdzamies trasei un mums crosskārtiem otrā kvalifikācija aiziet. Un vēl Ienes Broģē izdosies otro kvalifikāciju. Pa 6 mašīnām. Un neviena vēl nav izstājusies pagaidāms. Provizoriski izskatās. Aiziet stāsts vēl šeit. Pirmajai grupai ir Rudolfs Bogans. Izvirzās vadībā, ļoti labs stāsts no otrās rindas arī. Otrais būlens. Jā, nu izskatījās, ka viņš neredzēja, ka viņš braucies. Saules segumus, sportīs nav izslēguši, un nedos arī nekādas līdzi. Šajā braucienā pabeigts Lūk, Rudolfs Bogans izskatās saglabās līdera pozīciju arī pēc Ivo Gabrāna džokerā, bet apmeklējām un izskatās, ka viņu spēku samērs. Labs starts arī Edgaram Bulim ar jauno puses, tā teikt, un Rēvs Rievstiņš. Augstāk par zemi. Ai, šeit ir labi. Pie tēta uz traileru jumtu ir labi. Gribēju teikt, kur nākamais uzvācies augšā, bet jā. Par 3. 4. vietu un tik ievietā ar Marcelēnu, bet viņš ļoti cieši kopā.
Tomēr smags tas golfnieks ir, bet jebkurā gadījumā. Pēc izvairīties no problēmas, tātad tevišķi konkrēti uzbrukumā cienā vairi. Vai tad? Lārmals uz iekšvalmē. Jānis Kļavis, kas īsti netiek galā ar šo te gar džokeru braucošo līkumu. Šoreiz viņš vienkārši samazināja ātrumu, bet tas ir zinātīgi. Viņš sagatavīja pozīciju. Jā, pirmais, Jānis otrais, tad Kļavis. Pēc tam internetā varēsim skatīties. Ceturtais grupas starts tūlīt. Tomēr izlaužās priekšā. Mārtiņš Torks ļoti kaujinieciski sāk šo braucienu. Izlaužās pa starp starp Arturu Bāriņu un Raimondu Bergmanu un jau ir 3. vietā.